Vai dieniņ, cik jauki! Nu pat atkal viens cilvēks izglābts, esot nieri pārstādījuši. Bet es tā padomāju, kamēr nieri, aknu vai sirdi, visiem patīk, bet kad dakteris Frankensteins sašuja jaunu cilvēku no gabaliem, tad visi saka, fū. Kāpēc tā? Kāpēc reizēm ir labi, bet reizēm nosodāmi? Kur ir robeža? Tagad par mašīnām. Katrs tak ir dzirdējis, ka mašīnai pēc avārijas mēdz pieskrūvēt spārnus, durvis vai motoru no cita auto. Kas gan tur slikts? Bet ja auto vienkārši sametina no divām pusītēm, kā tad? Nu lūk, tieši tāpēc Baltijas žurnāls Top Gear ar CTD atbalstu veic unikālu eksperimentu. Vienmēr paticis staigāt pa tādiem plačiem un pastīties uz mašīnām. Tu kaut ko var iztēloties, ja būtu tādu nopircis, vai kas būtu to šī tāda, vai kā tev piestāvotās, kā tevi? Es neesmu bijis lietot auto placī diezgan ilgu laiku, un kā vienmēr arī tagad diezgan samulst ieraugot, ka tik daudz kaut kas ir jāizvēlās. Nu, te ir baigais Raimunds. Tomēr te varētu būt tā, ka katra puišaļa sapni var piepildīt. Nu, gan ja viņš gribētu S-klases Mersi, gan tikpat labi, es nezinu, kaut kādu Opel Ascona atrast kaut kur paksīt, arī tādu varētu sameklēt. Nu, man šķiet, ka mēs zinām, ka vienmēr visi interesējas. Pirmkārt jau cilvēki vienmēr ir kaut ko nolūkojuši tā, ka viņi nāk pilnīgi un tā spēlēt loterijā uz to placu. Viņus interesē marka vai visdrīzāk modelis un visdrīzāk cena, bet viņi zina jau kaut kādu gadu diapazonu, kaut kādu auto paudzi. Bet es vienmēr brīnos, vai vispār cilvēki aizdomājās arī par drošības aspektu. Jo būtībā visas šīs mašīnas, pieņemsim, ka mēs pērkam pat, nav obligāti, ka 10, pat 15 gadu vecas mašīnas, manuprāt, jau piedzīvoja to laiku, kad notika Euro NCAP testi un visas tās mašīnas būtībā savulaik ir pārbaudītas. Bet es pat nedomāju, ka viņš skatās to NCAP zvaigznītes tai mašīnai kā jaunai bijušai. Noteikti, ka daudz svarīgāk ir uzzināt, vai tagad tur joprojām tas airbags ir iekšā. Nu jā, šobrīd praksē faktiski nav nekādu ierobežojumu, ja automobīls ir bijis avārijā, lai viņam tiktu veiktas kaut kādas papildus pārbaudas. Jebkurš automobīls tieši tāpatās arī tas, kurš nav nonācis avārijā, viņam ir šī te obligātā pārbauda pie tehniskās apskates, un tas ir arī vienīgais veids, kā tie automobīļa tehniskais stāvoklis tiek pārbaudīts. Nu, cik ir statistika, cik mašīnas iekuļās avārijās, no tām cik pārdod, tad laikam sanāca uz vienu vadītāju vidēji 4 gados viena avārija. Nu, tad tāpat uz mašīnu varētu rēķināt. Tad, ja mēs dabonām 8 gadu vecu mašīnu, ja ir 2 iespējas, bijis ir izbliest tā airbag jau. Un vai tur 2 reizes kāds ir līdz apakaļ, visdrīzāk, ka pat 1 reiz nav. Un vēl, ja ņem vairāk tās mašīnas sasitot, bieži vien lonžeron kaut kas aizņemt, tad to sāk metināt no 2 1. Nu, tāda jau to drošība laikam ir tā, ka diezgan švaka, ne? Es personīgi vairāk uztrauktos, laikam, nevis par drošības spilvenu, bet par to, vai drošības jostas pareizi nostrādātu. Jo, ja, teiksim, tā avārija notiek relatīvi nelielā ātrumā, tad varbūt, ka tev to spilvenu 100 gadus nevajag, jā, bet ja tā josta nenostrādā, tad gan ir švaki. Šī ēka šeit pastāv 11 gadus. Es ar šeit strādāju 11 gadus, un šis jautājums par drošību šeit ir izskanējis vidēji laikam pēc pārdevēja aptaujas varbūt reizi 2 gadā. To vairāk vai mazāk viss tāpatās pa internetu jau salasās, saskatās tur atsauksmes un video un arī par crash testiem un tiem visām lietām. Acīm redzot, tā ir mūsu tirgus reālā situācija, jo katrs var nopirkt to, ko viņš var atļauties nopirkt. Un šī drošība, protams, kad tas nav pareizi un tas ir absolūti nepareizi, ir novirzījusies stipri tālākā fonā aiz pārējām lietām, kas pēc būtības nav tik svarīgas. Bet kā pērkot mašīnu noteipiem, ka tas spārns ir pārkrāsots vai nav? Nu, kas to var pateikt? Vai tā šķirba viņa ir tāda, kā viņa bijusi, vai tā mašīnas var braukt taisni? Pēc teorētiski un arī praktiski to var pateikt pilnīgi precīzi. Es vairāk domāju par to, kā cilvēki kādreiz uztver un ar ko viņam asociējās drošība. Teiksim, viņš ierauga Renault vai Audi, vai kā cilvēki domā, vai šis te Audi A6, kurš ir vecāks par šo te Meganu, kurš ir drošāks. Tas ieguvums ir jaunāka mašīna, ar ko jūs braucat komfortablāk, bet viņa arī ir drošāka. Un tas ir, man liekas, viens no patiesajiem atzinumiem, ka tiešām jaunās mašīnas ir drošākas par vecām. Bet, ja tev pašam būtu jāpērk tāds lietotais auto,
Vai tu iziet skrupuloji šādu pārbaudi, tu aizvest un visu pārbaudīt, vai tu tomēr sekot intuīcijai un sajūtis, ka, teiksim, šis ir tavs, pirkt tik nost? Es drīzāk pirktu, ja man patīk kaut kāda jocīga mašīna, kur ir vienīgā te ir, un no tām varbūt viena no divām, tad es vienkārši izvēlētos puslīdz mierīgāko variantu, ja viņi būtu tāda reta. Savukārt, ja tās mašīnas ir ļoti daudz, tad es liecos parasti nopirkt lietot mašīnu no pazīstama cilvēka. Jo tur kaut kāds iestājās tāds psiholoģiski, ka tu viņam pasties acīs, saka, nu kāpēc tu man iesmērēji to, kas bija jau uz jumta, tu taču zināji. Jā, un tad ir tā kā vieglāk, vismaz pēc tam piesiet dušu vai kaut ko, nezinu, iedod viņam pa degunu, pēc tam viņš tevi samānīs. Un tā, man liekas, tas strādā, bet tā vienkārši anonīmā tādā mašīnu čupā vienu izvēlēties, man tas šķiet baigi grūtais uzdevums. Nu, tas tiešām tad vai nu veiksme, vai arī, ja tu esi atradis, nezinu, tev vajag pasātus. Nu, tev vienmēr atrast kāds 8. Tad kur no viņiem mēs vedīsim uz servisu, lai pārbaudītu visus 8? Nu, vai ja tev to pirmo aizvedīsi un ir vilšanās, jā, viņam ir kaut kāda vaina, tev būs vēl 20 Latviju vēlreiz kaut ko vest. Ja tev apnīk un tu tikko paļaujies uz likteni beigās. Mēs, principā, vairāk par šito lietu iesakām tomēr pie dīleriem braukt. Tas ir neatkarīgs eksperts, tur nav kaut kāda Vasilija vai Pētera viedoklis, tur ir reāls viedoklis par reālu mašīnu. Ja šī iespēja ir nopirkt automašīnu šeit, ar viņu izbraukt līkumu, aizbraukt pie meistara, savu privātā meistara vai uz servisu, tad, protams, ka to vajag izmantot. Tas atšķirās no tā, kad mēs pērkam pēc bildītes mobilē kaut kur tur no Itāļu automašīnu. Nu, tās ir divas dažādas lietas, un diez vai uz to ir bieži iespējams iekonomēt. Man šitas patīk, apsties zaļš salons ar zaļu šito Džīzusu kaut kādu pie spoguļa. Ej nost! O, tas ir labais! Negribu iekā bišķiņa? Ar roku bīdāmies eņķi. O, tas ir kaut kas. Nu, taču ir skaidrs, ka šito kāds taču ir izjaucis, tad nokarās, tad viņš vai ne kaut kad bijis kaut kur, nu, kā saka, bāsts. Nu, nezvajag kāds no brīvu prāta ņēma pārtaisīja mašīnu tāpat vien. Un tagad iedomājies, teiksim, ka to ar šitādu te lido būs 220, ne, 250 pa ir gadījies mašīna nonāt apkārt dzimtenē, Lorenz ar ķūningu, ērot apkārt Vāciju. Es domāju, ka es ātrāk pa kāds 140 negribētu viņu braukt. Tas varētu kaut kā būt tā pārāk uzticēties kaut kādu turku mehāniķu kvalitātē. Jo vecāka mašīna, jo vairāk palīdz šitas. Un mazāk statistika, NCAP testi vai drošības jos pētērits. Jo vecāks autiņš un mazāk tu pa viņu zini, šitā trīsvienības sākt jau, nu, savu misiju jau uzsākt, es domāju. Nu, tā kā ir kaut kāda aptieciņai žņauks, marle tur un kaut kādas šķēris, tad šitas ir žņauks un tā ir marle. Viņš der visiem. Kā būtu, teiksim, šo pieņēmumu vietā izdarīt vienu kārtīgu eksperimentu? Tu domā, vienkārši paņemt, nu tā, randomā Oto Bēšo Opel, kurš acīm redzami vecs vācu taksi, ir nobraucis 1 miljonu un ievilkt sienā? Un faktiski šādu lietu mēs esam iesākuši un kopā Baltijas Top Gear lietuvieši šajā gadījumā ir bijuši iniciatori, jo pie viņiem Lietuva ir Frankensteina zeme, automobīļa Frankensteina zeme. Un mēs vienkārši pieslēdzamies, jo, nu, kā lai saka, nu, lietotie automobīļi ir aktuāla tēma pilnīgi visur. Un ir šāds automobīls Lietuvā sagatavots. Mums nāca palīgā meistars Aļģirds, kurš šādus automobīļus tiešām tos Frankensteinus būvē un piekrita. Tātad, ja vēl nesapratāt, Aļģirds dabūja 15 gadus vecu BMW, nozāģēja visu priekšu, pārzāģēja garancijas, iezāģēja jumta statnē, un tad atkal to visu salika kopā, piekrāsoja, un auto bija gatavs, lai kopā ar Top Gear dotos atpakaļ uz dzimteni. Uz Ādaka laboratoriju Vācijā, kur to lējušamatniecības brīnumu gaidīja īsti vācu triecienu tests.